tāpēc mums iebijās melis. Iebijās tādas. Man iebijās melis. Viss tas saistās melos. Nevajag nevienu ienīt. Vispār ienīt, tas vārdu es neatceru, kas tāds ir. Kā vajadzētu man izturēt, es esmu izkauts no savas dzīves, griesirdības. Vispār vairs, neītos griesirdības, bet es esmu apbeidināts bieži, bet ne griesirdības. Kā tas ir, bet es piņķim, ja kāds cilvēks piņem jocīgs lēmums, un tam līdzīgs, esmu apbeidināts, bet griesirdīgs, vairs nē. Griesirdīgs laikum beidzās pirms gadiem 15. Kas bija tiešām bija griesirdīgs un būtā. Zetiet, ka no tā nekas labs nav, tas ir kā stulbu. Tā. Lūdzu, lēnā. Izsākties. Un tā. Tāpēc sēd visu. Ar pateicību. Ar baudu. Es neko nepārstāvu. Tā es vienkārši sēdiet. Man arī nepatīk ēst pa bišķi visu dienu. Es arī tādu lomu. Dienā ēst 3 vai 4 reizes. Es dienā ēst vienu reizi dienā. Varbūt, ja es audzēt, tā būtu otrā reize, jā, kā audzēt. Bet es ēstu vienreiz dienā. Tas mazliet no vecāka tā ēda, un omītā neēd. Omītā ēd visu laiku ēd. Un vecāka tā ēd, un es pieredzu pie tā. Vienkārši jāiet viņam, ja es ēdu. Pusdienu tagad parasti neēdu. Pusdienu šeit vakar iekšā, bet tā es vakarā neko neēdu. Es vienkārši esmu, tikai gribētu pārēst. Bet varēja arī pagaidīt viņas, 5 stundu, 7 stundu, es pagatavot ēst, un ar to man atpietiek. Man vienkārši palika augsts, gribējās pie siltas pannas pasildīties. Tik drādi varētu būt, man vispār termometrs priekšā nav. Man ir telefons, paskaties telefonu. Man termometrs ir telefonā. Tā. 18 grādi man dzīvot, 18 grādi. Tā ir kā, vien 18 grādi, viņš tur bakām bija dators, varbūt no datora kādu pāris grādi vairāk. Es domāju, ka 16 grādi. Nē, 17 grādi. 17 grādi. 18 varētu, bet viņš melo. Vienīgā, ko es apsūdu melošanā, ar humoru, tas ir tikai šitāds ierīcis. Es ar datoru melošanā vēl kādu melošu, bet tikai nedvēseliskas lietas. Lai kā bumerangs, viņš man neko neizdarīt vienkārši. Un īstenībā tā, prēšana. Ja tu pieņemsim uzskatu, šis šodienas ir ļoti labs. Viņš ir labs. Viņš ir ļoti labs, ja es uzskatu labs. Bet ja man būs kādas šaubas, es paņemšu pāni un izmetīšu atējā. Man nav nekāda iekšā, piemēram, ja man ir šauba pēdieni, es viņu metu ārā. Un tur tas pat kā pateikt? Ja es nopērku desu. Es nulīšu šķēli. Varbūt garš ļoti labi, bet man nepatīk smaka vai... Es nezinu, kas nepatīk.
kaut kas nepatīk, es to izmetu ārā. Ja man kaut kas vienalga, ko es nopērku un ko negaršo, es metu ārā. Tas ir, dažreiz žēl, es malu izlējis ārā. 2 litri, jo vienkārši, viņš negaršo tā kā vajadzētu garšot, es izlēju ārā. Šņābes esmu izlējis ārā. Negaršo, viņš sūdīgi, ka tas šņābes man stāvēja 5 gadus. Nē, tas bija cits šņābes. Viens šņābes stāvēja 5 gadus, ko ģērbi, jā, atnes. Tas bija sen, bet man atvēja 5-6 gadi. Un atnāc draugs kaut kā tam nedzīgi, jā, vajadzēja uzsēdāt, viņš izdzēra. 5 gadus, bet pēc viņam viņš ļoti labi bija. 5 gadus stāvēja pie mani vadā telpā, un viņš izstījās ļoti labi. Garšoja ļoti labi, jā. Bet tā ģērbi, sāku viņš bija, mežonīgi, bet viņi nostāvās, normāli, viņi ļoti labi. Un tā. Pēc tāds mēs piliksim kalbo krēmiņu, latviešu nacionālo. Es secināju, ka latviešiem, kas man ļoti garšo, tas ir kalbais krēmiņš. Vienīgais, ko es ēdu no piena produktiem. Tas, ka kefiju jūs redzējāt, tas, ko vienkārši man iedevu, es veikalu taisību, man iedevu, jo viņam īstermiņš, viņam termiņš itāk beigtos, jā, un viņi man iedevu vienkārši. Es arī, viņam iedevu reāli iedevu, tam līdzīgi. Kādreiz, kad veikalā strādāju, Jūra, mēs ēdam visu, kam beidzās termiņš. Un nekas man slikti noticis. Viss beidzās termiņš, īstenībā tas bija īpatnēji, jā. Un Juris veid mājās visu, kas to ešam. Diezgan daudz palikuši, un mājās visu mājnieki ēda visu, kas beidzās termiņš. Sakaltuši maizē beidzās termiņš, ved mājās. Beidzās termiņš, ved mājās. Grūti tie cilvēki, tā ģimnē gāja grūti laikam. Jā, tik daudz. Nē, jā, tik daudz gribēju teikt. Nē, kas slikti. Tā. Tā, kas vēl tā? Vakar bija fotosesija. Reinis Zimno fotografēja savu meitiņu. 12 gadu vecīt, jā, Laurai. Parkā, lapā. Es dabūju fotografēt. Beidzot mācēju pārlikt tos asumus. Visu laiku vienkārši fotografēja, un viņi to vižo fotoprātu. Šoreiz iemācījos mainīt to asumu, un tā fotografēt. Man tur viņi kopā tās būs mans fotografētās. Un tā. Arī Laura mazā fotografēja mūsu ap divus. Tā kā interesanti bija. Bildes, būtu bildi. Jāuzvar, viņš jau Liepājā. Svētdien ir. Svētdien, 11. oktobrs, 2005. gads. Ārā lapas vēl ir uz kokiem. Tā vajadzēja Liepāju. Piesam rudienis man asociēja tikai tad, kad visas lapas nobirst. Bet, augsts ir. Ir uzbirušas zaļas lapas, pišķi iedzeltējuši. Man te blakām Raņas parks ir. Raņas parks blakām. Es vēl redzētu caur nevar. Vispār te bišķi koki tur izbiruši. Var jau redzēt ezeru. Tik augsts es dzīvoju. 7. stāvs, bet īstenībā pēc 7. stāvs, te kāds stāvs ir 350 augsts. Varētu būt 6. stāvs, varētu būt īstenībā. Tāda normālā. Un tā. Augstums ir normāls. 6. nē. Jā, tā. 6. stāvs. Un tā. Izstāsts tā, patīsimies kā izstāsts. Viss pasākums tā. Normāli izstāsts. Jums, garšo vienalga labi, ar krējumu. Un, ja gribu kečupu pielikt, garšos ļoti labi. Ar jums bija Renārs Šlisers.